Zeme – zilā planētā. 70% Zemes virsmas klāj ūdens. Ūdens ir dzīvības avots. Ūdens sastāda 70% no cilvēka ķermeņa. Mūsu smadzenēs, sirdī un muskuļos ir 75%. Asinīs 83%, bet plaušās 86% ūdens. Katru dienu mums ir nepieciešami 2 līdz 2,5 litri ūdens, lai apmierinātu mūsu organisma fizioloģiskās vajadzības. Tieši tādēļ mēs jūtamies noguruši, zaudējam uzmanības un koncentrēšanās spējas, kad ūdens līmenis mūsu organismā samazinās kaut vai par 2%. Ja šis rādītājs samazinās par 9%, mums rodas nopietnas veselības problēmas. Pareizs un sabalansēts ūdens sastāvs ir nepieciešams jebkuras organisma šūnas darbībai. Ūdens ir dzīvības avots. Kāds ūdens mums ir jādzer? Ir noskaidrots, ka katru dienu 25,000 cilvēku mirst ūdens trūkuma vai piesārņota ūdens dēļ. Piesārņotajā ūdenī tikušas atrastas vairāk nekā 800 kaitīgas vielas, un to skaits nemitīgi pieaug. Daudzas veselībai kaitīgas vielas ir izšķīdušas ūdenī, līdz ar to tās akumulējas mūsu ķermenī, kļūstot par daudzu hronisku slimību cēloni. Pēc daudziem gadiem, kad mēs saslimstam, mums pat neienāk prātā saistīt savas slimības cēloni ar piesārņota ūdens lietošanu. Ūdens no ūdensvada var saturēt dzīvsudrabu, cinku, kadmiju, svinu, arsēnu, varu, dzelzi, chloru, pesticīdus, nitrātus, nitrītus un radioaktīvos elementus. Vai pudelēs pieejamais ūdens var atrisināt šo problēmu? Vai jūs pats dzertu ūdeni, kuru ielējāt pudelē pirms mēneša? Vai tērētu naudu, lai iegādātos šādu ūdeni? Un vai jūs kādreiz esat padomājuši, cik ļoti apkārtējo vidi piesārņo tukšās plastmasas ūdens pudeles? Vai mehāniskie ūdens filtri var atrisināt šo problēmu? Netīrumi, dūņas, nogulumu ieži, chlors, ķīmiskās vielas, toksīni un smagie metāli. Ķīmiskās substances, toksīni, smagie metāli. Lūk, kur rodams risinājums. Dzeriet kristāldzidru ūdeni, tādu, kādu to ir paredzējusi daba. Jūs domājat, ka tas ir nērti un pat neiespējami, jo atrodaties tālumā no kalnu avotiem? Taču tas ir vienkārši. Izmantojiet Aquenna, karalieni visu ūdens attīrīšanas filtru vidū. Tas būs jūsu personiskais kristāldzidra ūdens avots tieši zem jūsu izlietnes. Pirmais posms – 3 lielas jaudas filtri. Cieto nogulšņu filtrs lielajām daļiņām, sākot no 0,02 mm un lielākām. Otrais filtrs smalkākai filtrēšanai ir 4 reizes biezāks par pirmo. Tas aiztur pat neredzamās daļiņas. Absorbējošais aktīvās ogles filtrs aiztur vieglākās daļiņas, chloru, dažus organiskos piesārņojumus un vielas, kas pasliktina ūdens garšu. Otrais posms – osmotiskā daļēji necaurlaidīga membrāna, kura filtrē ūdeni molekulārā līmenī. Tiek aizturētas pat daļiņas 0,0001 mikrona izmērā. Sakiet ardievas ķīmiskajām un organiskajām vielām, toksīniem, smagiem metāliem, trigalometāniem, bioloģiskajiem netīrumiem un simtiem citu piesārņojošu vielu, kuras varētu atrasties jūsu dzeramajā ūdenī. Mūsdienās viena no progresīvākajām un drošākajām ūdens attīrīšanas tehnoloģijām pasaulē ir reversā osmoze. Trešais posms. Pirms attīrītais ūdens ir gatavs lietošanai, tā filtrēšana tiek pakļauta vēl vienam mikrofiltram. Baudiet kristāldzidru ūdeni jūsu mājās. Tas būs neaizvietojams uzturā jums un jūsu bērniem, dzeršanai, augļu un dārzeņu mazgāšanai, kā arī ēdienu gatavošanā jūsu ģimenei un mazuļiem. Atspirdzinieties darbā ar svaiga ūdens malku un piedāvājiet saviem klientiem glāzi dzidra ūdens, lai kristāldzidrā ūdens avots ir arī jūsu virtuvē.
Aquenā, visu ūdens filtru karaliene un dzīvības avots.